Es eju iekšā spariņā un skatos, viens vīrietis iekšā man iet arī, un es skatos, es viņus kaut kur redzēju. Vakar, pēc viena cita pasākuma, es biju ļoti vēl Rimijā, un es viņam prasīju šo te Rimī kartiņu, ja? Man tur, nezinu, kaut kas aplikācijā noticis, nestrādājas. Tad visiem prasa, man ir iemesls sarunai ar cilvēkiem, un viņš saka, man nav. Un tad šodien atkal viņš nāk priekšā, un es tā paskatos, es domāju, Dievs, tu kaut ko esi nodēmājis, lai noteikti tavs prāts ieties pariņā. Viņš tur pirmais pērk, es to savu minerālīti pērku, un kaut ko es pasaku, un viņš tā pasmaida, un viņš saka, es tev redzēju vakar veikalā. Es saku, jā, un tā vārds pa vārdam, viņš saka, ko nodarbojas? Es saku, mācītājs esmu. Viņš tā, ok, labi. Viņš saka, varat tevi parunāt? Mēs izējām ārā, sākam runāt, uzklausu to cilvēku, un tad es domāju, ko pats svarīgākais viņam var pastāstīt? Par Jēzu, vai ne? Tas ir tas, kas var atbrīvot viņu, tas ir tas, kas viņam var dot cerību. Nonākam līdz manām mājām jau, un es viņam prasu, vai tu tici, ka eksistē debesis un elle? Viņš saka, protams. Viņš arī diezgan zinoši patiesībā bija Bībelē, un viņš saka, jā, es nonākšu ellē. Viņš saka, un es zinu, kāpēc. Un viņš bija, Afgāņos vai Kosovā, kaut kur dienēs tajos apgabalos, un viņš saka, es daudz sliktas lietas tur esmu darījis. Viņš saka, un es nonākšu ellē. Un, ziniet, un tajā mirklī es viņam saku, bet tev tur nav jānonāk. Tā ir lielā Dieva žēlstība. Dievs tev vēlās piedot. Dievs man piedod, Dievs var arī tev piedot. Un viņš krata galvu, viņš saka, nē, man nevar piedot. Es saku, tāpēc Jēzus Kristus nāca uz šīs zemes, nomira pie krusta Golgātā, un trešajā dienā augšā cēlās, lai izdzēstu to tavu pārkāpumu, lai izdzēstu tavu vainu, lai to visu vainu uzņemtu uz sevis. Un viņš skaļi sāk kratīt galvu, viņš saka, nē, viņš pilnīgi sāk liekt uz maniem, viņš saka, nē. Un es saprotu, ka tas ir kaut kas garīgs, un ziniet, un tā mums saruna beidzās. Tāpēc, ka, durvis ir ciet. Cilvēki, es saku, tu sev nevar piedot, bet Dievs tev piedod, bet tu sev nevar piedot, ja? Un ziniet, un cilvēks saka, jā, es zinu, ka Dievs man piedod, bet es sev nevaru piedot. Tā patiesībā tu nesi satvēris līdz galam šo lielo Dieva piedošanu.